Ritma grupas Stomp viesošanās Okartas akadēmijā nepalika bez sekām. Vienam no grupas puišiem iepatikās efektīgā Samanta, un arī meitene saskatīja viņā ko īpašu. Ļoti skaistām acīm un jā. Džons viņu sauc. Džons, jā. Tagad es zināšu, viņš man savu vārdu nenosauc, jā. Jā, bet cik es kaut ko dzirdēju, ka viņš, kad es viņam arī biju iekritus acīs. Tā bija? Tā runā. Tā runā, nu. Ļoti interesanti cilvēki, tāds liels vīrietis, viņš bija no Ņujorkas. Tas Džons? Tas, kas Samantai patīk? Es nezinu, kāds, vislielākais tāds. Jā, tas ar to grebenu blondo? Jā. Kas tas? Viņš viņai patika? Jā, es viņu ievēroju riktiņā. Jā, es svarīgi, ka viņš prasīja to numuru. Vai tu gribētu ar viņu satikties? Tas jau nav tik viegli atbildēt, vai gribētu vai negribētu. Viens ir skaists acis, otrs ir, kas viņā ir iekšā. Un fantāzija var raisīties. Iespējams būs tā, ka būs šodien tas videoklips, tur samantais saruna par Džonu. Un pēc tam ienāks Džons studijā. Tas būtu ideāli! Tas būtu vienkārši. Tu nosaki, viņš ienāk ar rozu pušas. Tu tā nosaki. Rozāk reklāmu, uzvāk vikstēt. Un viņš teiktu angliski, hey, Samantha, let's go hard to my Stomp concert tour. Šajā mirklī neviens Okartas akadēmijā pat nenojauš, ka tieši tā viss arī notiks. How's everybody? What's going on? Hello. Hi, babe. Kā notika Samantas un Džona satikšanās, to redzēsim jau rīt.